Nu tad ar Dievu palīgu. Šodien mēģināsim aizlidot uz Bozonu ledāju, tas ir uz otru ledāju, to, kas skatās tieši uz Šamonī. Nu, ja izdosies. Ja izdosies, protams. Tad jau redzēsim, kā te viss man veiksies. Katrs lidojums ir mazliet atšķirīgs un atšķirīgi piedzīvojumi, pārdzīvojumi. Nu labi, nu tad mēģinam. Neizdevās. Ok. Labi. Es gāju spārns uz to pusi. Nekas. Mēģināsim vēlreiz. Kā saka, mēģinās nav zaudēts. Nu tā. Mēģināšu otrais. Vēl neesmu pārliecināts, vai reverso startu vai frontālo. Bet, nu, jo vējš ir ļoti maziņš. Bet, nu, nē, te tomēr būs jātaisa frontālais. Jā. Kas saka, otrais mēģinājums. Un dievpalīgu. Spārns pats ir jāsanāk māli. Un starts arī izdevās normāli. Tā, tagad mēs lidosim pa šito pusi, Midī Korei. Nu? Cik skaisti. Man ļoti patīk. Un kaut kāda termālīte. Redz šeit, bet to sniegoto lauku ir pēdas, tur alpīnisti staigā uz tuvējo virsotni. Arī ļoti, ļoti interesanti, ļoti patīkami. Ļoti patīkami pastaiga, labs maršruts. Un tā mēs esam. Labi, ejam prom no klints. Cik skaisti. Jā, nu, šis ir tas, kas man ļoti, ļoti patīk. Jāuzmanās pilnīgi, ka spārns neaizķerās aiz klintas. Nu, ar parakaitu es šito atļaujos, ar tradicionālo paraplānu laikam būtu mazliet bailīgāk. Nu, piedāvām, šitas ir Whirlwings Raptors. Viņam ir labi, ka ir tā 2D stūrēšana, tip steering, ko papildus var nopirkt un pievienot. Un tā ir ļoti laba lieta, jo bez tip steering šis ir ļoti stabils spārnis, tāds luksus Cadillacs gaisā.
Ar tipu stīringu viņš pārvēršas par Porsche. Ļoti labi var pagriezt viņu galotnīti piestorojot faktiski uz vietas. Un tas reizēm arī ļoti nodara. Un tad šitas ir sporta spārns ar jaudīgu lidojumu. Lūk. Nu pavisam skaisti. Es ceru, ka kamera filmē. Man kamerā ir īsa atmiņa šobrīd, paši tikai kameras oriģināla atmiņa, jo video karti, SD karti es nopirku it kā pēc pases labu, bet lētu, un viņai ātrums nepietiek. Man apstājās filmēšana gaisā. Un līdz ar to es pasūtīju, atdošu atpakaļ to karti, pasūtīju jaunu karti. Faktiski nopirku labāku karti. Un tad man būs arī ilgtermiņa filmēšanas iespējas šobrīd. Iespējams kaut kad man filmēšana apstāsies. No turienes es nācu, tur, kur tā spica debesīs ir, jā. Tā ir Agildumidī, jeb pusdienu adata. Visiem alpīnistiem un arī paraplanieristiem pazīstama vieta. Ļoti tāda hrestomātiska. Montblāns redzams šobrīd mākonis virs Montblāna, bet pati virsotne Montblānam ir labi redzama. Tur tālāk tieši pretī pa kursu visaugstākā debesīs. Tas ir Montblāns, un viņām mēdz iet arī no šejienes, no Midī. Nakti pavada kosmiskajā viesnīcā, jeb kosmiskajā patversmē. Ļoti laba, privāta, ērta, silta. Tur var labi paēst, iedzert tēju un agri no rīta tad startēt pa šo maršrutu augšā uz Montblānu. Man ir izdevies divreiz iet šo ceļu pa klasisko maršrutu caur Gotjē vai Goter, vai kā viņi pareizi nemaz nezinu nosaukt, bet Guter patversmē no tās puses. Ļoti skaists maršruts, ļoti interesants. Un vienreiz arī no Midī puses esmu gājis. Arī ļoti skaists maršruts. Varbūt mazlietiņ sarežģītāks, bet tikai mazlietiņ. Redz, mēs esam atlidojuši faktiski atpakaļ līdz tai vietai, no kurienes startējām. Šodien termāls nav pārāk spēcīgs, līdz ar to augstumu pacelt virs korītes šodien es nevaru. Bet ja, piemēram, būtu vējš no ziemeļu puses, tad es būtu vienīgi varējuši šeit īstenot arī dinamisko lidošanu kā Jūrmalā gar kāpām. Esmu to arī citu dienu darījis. Tā ka šī ir tāda, tiešām laba vieta. Un iesim pa šito pusi uz Bosonu ledāju. Mēģināsim viņu sasniegt un mazliet nofilmēt arī tur. Tāpēc ejam atpakaļ, šeit uz pacēlāju pusi. Redz, kāds skaists saulē sniegi. Tuvojās Jāņi, 20. jūnijas šodien. Kā mani draugi saka, tad Alpi ir labākais veids, kā pārziemot vasaru. Es tam piekrītu. Ja lejā ir 26 grādi siltums, tad šeit augšā ir patīkams vēsums. Reku, varam atkal nolidot mazliet tuvāk gar šo ledus nogāzi. Jā, no šeit izslīdēt nevajag. No Midī koris uz ziemeļu pusi izslīdēt nevajag. Ja jāslīd, tad slīd uz pretējo pusi, uz dienvidu pusi. Tur mīksts sniedziņš, ja neiekritīs plaisā, izdzīvos. Bet šeit, ja neizdodas sevi apturēt pirmajos metros, tad lejā. Un te ir cilvēki gājuši bojā reāli. Tad ziemeļu puse prasa pastiprināt uzmanību. Tā, priekšā ir pacēlāji vadi, un labi redzams, ka trīs troses iet pa augšu, un 4. iet pa leju. Un ja kāds iedomājās lidot zem tām 3 augšējām trosēm, tad viņš var noķert apakšējo.
Tā kā ļoti, ļoti jāuzmanās. Nu, es tātad zem trosēm neiešu, es iešu viņām pa virs pāri. Nu, un kā to matemātiķi pierādījuši, virs augšējās troses vairāk citu trošu nav. Katrai rungai, protams, ir vismaz 2 gali pēc Pitekantropa savukārt teorēmas. Nu tā, trosēm esmu pāri, un tagad ļoti uzmanīgi, ja? Tātad šeit uz priekšu pa ceļam ir vēl vairākas troses, kur kādreiz ir bijuši arī kaut kādi vagoniņi vai strādnieku vagoniņi, bet ir troses, un ļoti jāuzmanās iet gar reliefu šeit, nepazīstamā vietā. Var ļoti slikti beigties. Tā kā jāskatās, kur augšā ir kaut kādas struktūras, pie kurām tās troses un vadi varētu stiprināties, un kur tad viņas nāk lejā, un kur lejā ir atbilstošās stacijas. Un jālidoja virs viņām. Ja vismaz virs vadiem, nu re, kur mēs tagad redzam, ja tur augšā tādi mazi tornīši, un no tiem iet ļoti bīstami vadi lejā. Ja? Tā kā es iešu viņiem pāri, viņi tur kaut kur apakšā iet. Es viņus šobrīd neredzu, un tad labāk ar lielāku augstumu rezervi iešu pāri. Ja es viņus neredzu, nu es viņus tagad ieraudzīju, viņi krietni zemāk, jā. Tas ir labi. Bet šeit tādi pārsteigumi gadās šad un tad. Tāpēc nepazīstamā vietā Šamonī ir jālido ļoti, ļoti uzmanīgi. Nu, lūk, un priekšā jau sākās kaut kādi skaisti ledāji. Ledāji tie kā tādas lielas lēnas ledus upes. Viņi plūst lēnām zemē, ledus ir mazliet plastisks. Un tad viņi nāk lejā un lūst šeit un nāk gabaliem zemē. Un, protams, ka tie ledā ir plaisām izvagoti. Un tās plaisas reizēm ir nosaktas ar pārpūstas, tādu ļoti plānu sniega tiltiņu. Un ļoti bīstam tur ir staigāt, it sevišķi nezinātājam, jo tāds sniega tiltiņš tu neredz, vai plaisa zem viņi ir vai nav, un tu vari pēkšņi iekrist tādā pār 10 metru dziļā plaisā, un tur arī neviens tev neatradīs. Ļoti nepatīkami, tāpēc, protams, pa ledājiem, kurus klāja sniegi, parasti alpīnisti iet sasējušies virbēs, liekot pat drošināšanu pa vidu. Nu tā, pa sausiem ledājiem, tur, kur tu redz tiešām ledu, pa ko tu staigā, nu, tur var mazliet mierīgāk staigāt arī pats, jo, nu, ir redzams, kur tas ledus ir monolīts un kur viņā ir plaisa. Bet sniega klāti ledāji galīgi nav paredzami. Tā. Te sāk nāk kaut kāds gaisa strāvas lejā. Es, protams, jūtu mazliet turbulentu gaisu un negribu iekulties kaut kādos rotoros uz leju ejošam gaisam veidojot, bet nu pagaidām izskatās mierīgi. Tur, kur būs vēja pusē, tur mazliet drošāk tuvošos reliefām. Lūk. Nu jā, mazliet pātrinos. Un smuks pagrieziens aizēja tālāk. Man šie skati iedvesmo un ļoti, ļoti saista. Tā ir šeit arī cauri gadu, cauri vasaru, nu vismaz kamēr globālā sasilšana arī šo nav nokausējusi. Tāda te ir tā smukā peizāža. Tā, nu, ja man tad ģeogrāfija neviļ, tad šitas varētu būt tas bozonu ledājs. Jebkurā gadījumā viņš ir Šamonī kartē viegli atrodams, katrs var pārvaldīt nosaukumu. Nu, un pasties, kas tur pa majestātiskiem augšā ledus krāvumiem. Nu, un jā, augšā ar vienu redzams Mont Blancs šobrīd. Skaisti, skaidri. Pa to korīti ved tātad Gotera maršruts.
otrs maršruts tur pa to debesīs redzamo korīti šobrīd. Un es te savukārt lidoju un priecājos par skaistajiem skatiem. Tā man tagad ļoti jāuzmanās, ka man paliek gaiss pietiekami aiz muguras, ka es nepielidoju pa tūru reliefam, tā ka iznāk avārijas nosēšanās tieši uz ledāja. Bet, mazliet palidosim pāri vēl šīm plaisām. Un tad, gan droši paliek nedroši. Iesim atpakaļ. Skaties, kas te pa plaisu. Lūk, un ja tādu klāja sniegs, tad viņā var ļoti viegli iekrist. Kas te pa plaisām? Jā. Redzi. Tādi ledāji šeit estētika. Vau! Šeit es esmu lidojis vairākas reizes, bet gribēju jums parādīt arī ar kameru. Šitā tāda pussekla plaisa, bet vienalga iekrīt tādā un tu vari tur salauzt kaut ko un iesprūst un visādas nelaimes var notikt. Lūk. Tā kā šeit virs ledāja termāļu nav, te ir taisn otrādi lejupējošā gaisa plūsma gar vēso ledāju. Tad ļoti jāuzmanās, lai man gaiss pietiek. Jā. Šeit pat vārdu reizēm trūkst, lai aprakstītu šo fantastisko skaistumu. Tie ir Alpi. Jā. Un tas ir Šamanī. Filmēju ar DJI Osmo Action 6 kameru. Ļoti laba kamera, ļoti pārdomāta kamera. Visāds. Faktiski viss, kas ir vajadzīgs viņai ir un nav nekā lieka, līdz ar to ir diezgan viegli arī šeit augšā ar cimdiem uzsākt filmēšanu, pārtraukt filmēšanu un ar kameru rīkoties. Pasties, un šitie ledus kalni agri vai vēl kritīs lejā ar lielu žļerkšķēšanu. Jā, tad, protams, apakšā zem viņiem nevajag stāvēt. Te reizēm alpīnisti iet kaut kādu maršrutu arī šeit iet. Jā, alpīnisti cenšas visur iet, kur vien var aiziet. Un tas, ka viņiem kaut kas var uzkrist uz galvas, tāpat ir tāda papildus romantika, kā saka, dienesta specifika. Jāsaka tā, es esmu gājis pa kalniem, staigājis, un es esmu lidojis pa kalniem. Manuprāt, lidošana pat ar parakaitu ir drošāka nekā alpīnisms. Ir sevišķi, lai miers viņu dvēselēm, ņemot vērā visus nelaimes gadījumus, ko arī Latvijas alpīnisti ir piedzīvojuši, tā skaitā nesen. Miers alpīnistu dvēselēm.